Pirms 2 gadiem šajā nedēļā mēs pirmā vieta izlaidām video Rīga par hokeju. Tolaik viņš tika noņemts no YouTube tehniskiem iemeslu dēļ, bet tagad viņš ir atpakaļ. Pilnīgi nereģiģētā formā, tāds kā viņš bija toreiz, tāds viņš arī tagad ir. Skatieties! Man patīk hokejs, es mīlu hokejs, nevar bez hokeja dzīvot. Sakojat līdz hokejam? Jā, protams. Nē. Jā. What do you mean? What do you mean? Nē. Jā. Protams, jā. I don't know what hockey is. Nē. Sakoju. Sen jau sako līdz hokejam? Jau pirmo dienu. Nezinu, man liekas, tas tā katrā normāla latviešu ģimenē jau no bērnības ieaudzina mīlēt hokeju. Jā. Man ir disfunkcionāla ģimene. Labi. Diemžēl. Piedod, man palika ļoti skumji vienkārši. Es atvainojos. Kādreiz sakoju, bet tagad Bet tagad tev ir viņa un... Tagad jā. Vairāk nav vajadzīgs hokejs. Tā kā hokejs tev apmierināja pirms tam. Sen neskaties hokeju? 2 gadus. Ja 2 gadus kā esi brīvi no tā, jā? Jā. Kā bija smagi, tā kā nokāp no adatas. Dabūjām parakstus no Ankipāna un kaut kādi vārdi arī. Mums vārds ar kā sauc? Verpakovskis? Nē. Novickis? Nē. Biedriņš? Man liekas, ka nē. Nepatika Latvijas spēle, bet ļoti patika Krievijas-Zviedrijas spēle. Tā bija tā vislabākā spēle, laikam. Labiņš, tas ir mans ienīstākais spēlētājs Latvijas izlasē. Nebija skatām spēle, bet vismaz paskatījos. Viņi vismaz izgāja uz laukumu. Vismaz izgāja uz laukumu, tieši tā. Tas jau ir daudz, jo citreiz ir bijuši gadījumi, ka Ir bijis trakāk. Žēl, ka fanu telti tomēr neatbalstījām savējos līdz galam, bet, tomēr... Pietrūka azarts, vairāk azarta. Vajadzēja, mēs zaudējām pēc idejas īstam fanam, vajadzētu tagad izlaist sev aknas un zarnas. Vajadzētu. Mūzejā paliek mūzejā. Sejā. Jā. Kaut zaudē, bet tomēr zaudē mūsējie. Jā, zaudē. Nevis zaudē tur Norvēģiju vai Vāciju. Jā. Jā, tomēr patīkamāk, ka zaudē tomēr savējies. Jā. Jā. Žēl, ka tā sanāca. Mēs varam tā kā Vitāļā! Tā, tas mans vārds, Vitāļā. Kā man sauc? Roberts. Kā man sauc? Roberts. Kā man sauc? Man sauc Jevgenijs. Man sauc Roberts, prieks iepazīties. Какого хрена ты женишься? Зачем это надо? Laikam vajag, jā. 8 gadi, bet nevajadzēja tagad vajag. Can I show you my Italian accent? Hey, how are you doing? Tenis ir visinteresantākais. Tiešām nopietni, tas vienkārši 2 čaļi metā bumbu no vienas puses. Tāpēc futbols vesels var skrien pēc vienas bumbiņas. Tu šitā nesaki, jā? I like a pizza and what else? Pasta, Pasta e pizza. caffè, coffee. Coffee, bang and chicks. Neredz ne Zviedrus, ne Somus tieši finālā. Es domāju, ka Krievi būs tie cilvēki, kur tiešām paņems. Jo viņiem tiešām ir komanda, kuri Es nezinu, es atceros, Somiju Krievi nepaņēma to vienu reizi. Kā tu paskaidrot, kas ir hokejs cilvēkam, kurš nezin, kas tas ir? Hokejs ir ļoti aktīvs ziemas sports. Hokejs tas, ka tur spēlē cilvēki, citi ripu, vārtos, jā. Un tur vai krūti, tad tur visi bļauj, jā, pa Latviju. Ledus slīdus nūji. Un kas ir slīdus ledus nūji? Ja tu to visu uzvelc un dari, un tas ir hokejs. Tas ir hokejs. Jā. Ja es tagad uzvilktu ledus slīdus nūjas, Saprast, tas ir hokejs. es būtu hokejs. Jā. Spēle, kur spēlē nojām un ripu. Un 5 lauku spēlētājiem. Jā.
Tas tā kā strēlka līdzīga spēle. Tikai tur nav rips. 3 gols šaibas, tur iemet 3 punktniekus kā un tur mudījos nežēlīgi. Es tev saku, es labi spēlēju hokeju. Latvija! Es tikai par Latviju. Mūsējie, lai cenšas, lai vairāk spēks un lai vairāk kūku. Vairāk kūku. Vairāk kūku, jā. Šero un laiko šo video. Jā, šo video. Jā. Psh.